Esam Liebagu pagastā, pirms nedēļām divām jau šeit bijām, bišķi šaurākā lokā. Tad bija arī pēc Zemnieku saeimas kongresa aicinājums no valsts sekretāra Dacis Lucavs uztaisīt vēl vienu pasākumu, izbraukumu pasākumu uz laukiem, kur varētu tiešām apskatīties šīs te postījuma vietas, tikties ar lauksaimniekiem, vietējiem medniekiem, valsts meždienestu pārstāvjiem un arī izrunāt tās problēmas, kāpēc viņas ir radušās, kā viņas risināt, jo, skaidrs, ka ir iesaistītas trīs puses, neviena viņas neko nepārmet, jo vairāk izskatās, ka, teiksim, likumdošanas kaut kāda nepilnība, jā. Mēs, protams, varam runāt pa vadlīnijām, pa visu pārējā, bet, ja redzam, ka visu pamatā ir likums, kurš īsti nedarbojas, tad mūsu uzskats ir tāds, ka ir lietas, kas būtu jāpalabo arī tur. Protams, arī runāt pa kaut kādu veidu vadlīnijām, pa ministra kabineta noteikumiem un tam līdzīgi mēs varam tikai tajā situācijā, ja mums arī tā dzīvnieku populācija ir normāli uzskatām, teiksim, jā. Kā šeit, piemēram, Jēkabas Progi laukos ir, kur briežu daudzums ir ļoti liels, teiksim, jā. Varbūt tev, Andrij, kādi jautājumi? Paldies. Kādi jautājumi? Pēc tam uzdošu jautājumu. Ja principā jau es domāju, ka tā lieta droši vien ir tāda, ka netiek izmantot vēl tās visas iespējas, ko likums dod. Tas arī taisnība, ka tas varbūt nav tik daudz kā... Bet tas ir vienas vai otras puses arī, teiksim, nezināšana, jā? Jā, un varbūt, ka vajag paralēli mēģināt cīnīties ar to pašu nezināšanu un mācīt cilvēkiem, kā pareizi izmantot tos likuma rāmjus, kādi šobrīd ir, jo man faktiski visu laiku arī tās sarunās rodās tas iespējas, ka cilvēki vienkārši nezina. Tieši tā, bet atkal zinot, ka liela daļa zemes īpašnieki, lauksaimnieki ir saslēguši, tādus savā ziņā pat apšaubāmus līgumus medību tiesību lietotājiem, un turpat nav īsti iespējas arī atkāpties, kaut beztermiņa līgumu, ja? Vai līgumu, kas vispār neparedz nekāda veidā medību tiesību lietotāju atbildību. Bet, Mārtiņ, te ir jautājums arī par to, ka civillikums tomēr pāri visam un īpašnieku tiesības tomēr arī ir privilēģi. Un viņš jebkurā gadījumā var šo te līgumu nolaust, ja viņam ir pilnīgi normāli argumenti tam, ja? Madlonas pusē notiek tieši vairāk īpašnieku un medību tiesību lietotāju tiesāšanās par šāda te veida līgumiem, pagaidām viņiem tur gana neveiksmīgi iet. Situācija varbūt ir jāskata katra konkrēti, jo, teiksim, šo lauku, kur mēs braucam, jā, šeit nav medību tiesību noma līgumu sakārtot, un šeit, principā, šo lauku nevar medīt, un tāpēc šeit ir ārkārtas postījums, kad tas lauks ir izpostīts. Protams, tad pie normālas komunikācijas varētu to darīt kaimiņi, kur noteikti tie brieži uz tā lauka nedzīvo, viņi nāk kaut kur un iet kaut kur, un varētu veikt veiksmīgu apmedīšanu. Bet ja šī komunikācija nestrādā, jā, tad tās sekas ir tāds, kāds viņas ir. Jā, tādu prasību pēc normālas komunikācijas to droši vien arī likumā nevar iestrādāt, vai ne? Tas ir jādara principā uz vietām, jāmēģina maksimāli iesaistīt arī pašvaldību. Tāpēc varbūt ir nepieciešams tās kaut kādas, teiksim, konsultīvās padomas vai reģionāls, gan pašvaldību, gan mednieki un zemnieki, kad viņi savstarpēji vienojās par to, kādas pasākums ir jāveic, lai teiksim, mainītu šo situāciju. Diemžēl mēs redzam, ka šis lauks ir uzarts. Esam klāt. Šajā laukā mēs to neredzēsim. Ziemas rapstē. Kāpsim ārā. Kāpēc to jums mednieku kolektīvi viņus neņem? Kā kolūds? Tas ir valsts medību saimniecības. Teritorijā? Bet arī valsts medību saimniecība taču slēdz līgumus. Slēdz līgumus, neiet jau runa. Es teiksim runāju par tiem biotehniskiem pasākumiem. Teiksim, tas jau var kaut ko. Tas stīgās, vai, teiksim, Lietuvā ir tāds paņēmiens, kas stīgās ber kukurūzu iekšā, uzar stīgu. Ja? Tas ir jūsu līguma jautājums. Jūs izīrējat savu īpašumu medību tiesību lietotājiem. Man praktiski no valsts medību saimniecības, kas ir mūsu kolektīvam, ir 200 hektāri. Pārējais ir viss privātās teritorijas. Te ir strīds par to, ka vieniem ir lauksaimniecības zeme, otriem meža zeme. Nē, mēs nestrīdamies, mums nevajag, mēs ļoti labi satiekam. Mēs nestrīdamies par to, kas ir valsts medību saimniecība, mēs nestrīdamies par to jautājumu. Tikai jautājums ir, ka mēs lauksaimnieki vairs nevaram uzturēt zvērus un gaļas. Vēl viens jautājums. Mēs nevaram. Sakiet tādu lietu, mums nav spēka. Uz šo konkrēto jau kultivēto lauku patiesībā medību tiesību nodošanas līgums arī ir kāda kolektīva, vai šeit nav tāda lieta?
Nē, nu šeit viņš ir nodots medību kolektīvam, ja? Tas lauks pieder man pašam, nevienam nav jāmeklē, bet viņš ir citam kolektīvam nodots. Šī konkrētai gadījumā, ja runā par šo lauku, ja? Un teiksim, mēs arī nodevām, pa ceļu tā robeža aizgāja, mēs paši sadalījām. Tās attiecības ar to kolektīvu? Nu, nav jau slikts, bet kurš tad var naktī nosēdēt, mīļie cilvēki, tad pasakīt. Varbūt tas, ka mēs varam pārskatīt, ja ne likumu grozīt, tad tos aizliegtos vīks un paņēmies, kā mācīt no gaismas avotu. Biežveidīgo konvenciju mums atļaus. Mēs tagad runājam par konkrētu vietu, bet kopumā Jo priekšlikums ļoti labs no jums puses izskan. Pa briežiem man šeit nevar neļauj. Pa briežiem nav cerības, tur direktīva neļauj. Iebraukt, priekšlikums ļoti jauks no jums. Bet te ir tā kā kreislīgums, saka, ka ir divas lietas, manuprāt, jānodala. Pirmais ir tas, kas ir tiešām normatīvi akti un kas regulē visu valsts līmeni. Tur es pieņemu, ka tur ir jāieliek iekšā kaut kādi priekšlikumi, par ko visi vienojās. Bet jūsu gadījumā faktiski, es tāpēc zināmā mērā vilku uz tām pašvaldībām, es pat teiktu, iespējams varbūt to vajag pamēģināt, un mēs to varam inicēt. Tas risinājums noteikti šeit sanāk, jums teikt, tā ļoti vienkārši. Šis lauks ir jūsējais, tas pudurs ir kādam citam, te blakus ir vēl vienam teritorija. Ir jāsanāk kopā. Es nezinu, kāpēc te nav... Nē, šeit ir viss sanākuši kopā. Viens medību kolektīvs apmedīja viss šitās platības. Konkrēti mēs esam nodalījuši šito ceļu par robežu. Teiksim, ir pārstāvs no tā medību kolektīva, kas, teiksim, šito pārstāv? Nē, es domāju, ka nav. Bet tas jau neko neizsaka, ja? Nē, manuprāt, viņš diezgan daudz izsaka, teiksim. Nē, kad viņš nav šī brīdī. Nē, šī brīdī varbūt jā, bet kopā, principā, te jau būtu jāapsēžās pie galda un ar jūsu to problēmu jāizrunā tiem, kas šeit ir. Es pieņemu, ka kāds no viņiem būtu gatavs arī tajā vakarā atbraukt vai pamainīties, veči pasēdēt un to lauku pavērtēt. Un to nevar atrisināt valsts likuma. Jau citur vairāk kolektīvi vienkārši apvienojas tādā mega veidojumā un viens otru papildina. Viņiem jau var atvieglot valsts, var atvieglot, teiksim, jā, ka viņš var sēdēt, nezinu, teiksim, no jūlija vidus, jā, teiksim, izmantot kaut kādus tur, nezinu, medību ieroči. Es Pat tas viss ir iespējams, bet Jā, bet to to visi jau jautājumi Es uzskatu tādu, ka tomēr tā, lai nebūtu tur, tas ceļš jāiet ar lauku apsekošanām, papildus virs limiti un tā atļaus izdošanai pirms tā perioda atšaušanas, ka jāmaina atšaušanas perioda. Jo šeit teiksim, ja šīs labības, kas ir iesētas agrāks ķirnes, pieņemsim, es nezinu saimniekam, vai šeit ir agrāks ķirnes vai nav, kvieši, viņi nāk, nogatavojās apmēram 25. 26. jūlijas. Pat agrāk kādreiz, ja? Vasaras rapsis ir gatavs kaut kur 27. jau vasaras rapsis. Tas ziemas rapsis ir gatavs, ja? 25. jūlijas. Jau ir, saprotiet, mīļie cilvēki, ja? 25. jūlijas piengatavības šim laukam iestājās jau jūlijas sākums, ja? Tā apmēram būtu. Es neesmu tik liels agronoms, ja? Un visiem garšo šis lauks. Jā, bet tagad runājot par termiņiem. Kāpēc jūs gribat dzēst to ugunsgrēku tad, kad viņš ir sācies? Mūsu priekšlikums ir pagarināt nevis ātrāk, bet ilgāk. Līdz janvāra beigām, varbūt pat februārī. Un tad noņemam to potenciālo postītāju skaitu ātrāk. Nevis tad, kad viņi ir uz laukiem un tad, kad viņi ir barojoši. Vēl variants varbūt arī, ka tās licences jāizmanto līdz tam noteiktiem termiņam tik un tik. Līdz tam jūlijam būtu jāizmanto tik un tik. Teorētiski viņu var, bet praktiski, viņu ļoti grūti realizēt, ja, piemēram, ir šķidrā ziema bez sniega. Kā vienkārši piemērs, teiksim, ja? Tu var izsniegties vai sarauties, bet, teiksim... Uzliekot par kaut kādu administratīvu metodi šo te licenču izlietošanai, mēs varam nonākt otrā grāvī, kad kaut kāds nelabticīgs, teiksim, medību tiesību lietotājs viņus norakstīs uz rakstāmgalvu. Kā tas savā laikā bija ar bebru, ka viņi bija limitēts. Tādēļ es uzskatu, ka jā, šo te iespējams, bet kas ir teiksim, sāpju asociācija? Mēs ļoti baidamies jau maina esošo pastāvošo likumdošanu dēļ tā, kad es atvainojos, bet jūs esat republikā lokāla problēma. Te pašā laikā Limbažu novadā arī ir dzīvnieku blīvums diezgan liels un pēdējos gados pieaugs. Bet tur nav problēmas, jo tur 9 kolektīvi ir apvienojušies, un tad, ja šis te briedis kaut kādā periodā no viņu teritorijas aiziet un dzīvo svešā teritorijā, ja, tad viņi tās licences nodod kaimiņam un nomedīja viņu tajos apstākļos, tur, kur viņš atrodas tajā brīdī. Redziet, bet kas ir šeit raksturīgs, vēl viens jautājums, ja?
šeit valsts medību saimniecība ir ozola augs, ļoti liels. 3500 hektāru platībā, tur ir ļoti daudz ozolu. Tur ir vesels cirsmes ar ozoliem pilniem ar zīlēm. Sākās briežu baudas, visas govis, visi buļļi, visi koncentrēti vienā teritorijā. Ja? Barības bāze viņam tādā brīdī ir. Ja? Nenolieks uz lauka iznāk. Jā, uz lauka naktī kaut kā iznāk, vai agri no rīta iznāk kaut kāds zināms skaits ārā. Ja? Bet tālāk viss tas process veselu mēnesi notiek arī valsts medību saimniecība iekšā. Ja? Tur notiek, ja. Tas visi jautājumi uz laukiem sāk palikt mazāk, ja, tie brīži. Un galvenais vēl tas, ka viņi, teiksim, pirms tam jau tad, kad sākās tās briežu licences, tad jau mēs esam gandrīz tagad labīgi nokļuvuši. Jā, bet es jums vēlreiz saku, ja mēs tagad skatāmies, tas pats briedis tajā pašā decembrī, janvārī, uz tā zaļā lauka ir virsū ļoti vienkārši medījums. Un ja mēs viņu noņemam iepriekš, viņš ir nākošajā gadā atgriezies pūstī, nevis sākam ātrāk medīt, bet turpinam ilgāk medīt. Tas jau bija ļoti labi, bet iedomājieties, ko šogad nomedīja. Medīt katru dienu šeit brauc, ja? Kad pagarināja to laiku. Mūsu kolektīvs Dabilēkam vienu briedu dzenājās pakaļ viņiem, ja? Viņi jau bija. Klāt, ka viņiem netiec. Laiks augsts, nosēdēt nevar, nakts tumsas. Tāpēc ir priekšlikums mainām tās metodas, kā mēs medījam. Atļaujam. Vecumu pārvietojums. Jā, es domāju, redz, tās vadlīnijas rakstījums, kā Mārtiņš teica, ir tādi kolektīvi, kas tur tos toņus samet vienkārši nesaskaņojot, ja? Un kad jāpļauj, tad tie toņi tur mētājas un traucēja tur, ja? Bet ja tās vadlīnijas būtu, noteikti, ka uz lauktu vai likt tikai pārvietojums toņus, kad teiksim, tad, kad ir ražas novākšana, tad obligāti jānovāc viņš ir, ja? Andri, bet tev par tām vadlīnijām vienojamies, samit kaut kāds pāris lietas, atsūt ēpastā, piemetīsim vēl klāt, aizsūtīsim vēl. Kaut kādā veidā mēs arī tad savāksim. Zināmā mērā arī regulē tas nomas, medību tiesnīgs nomas līgums, ka tu var atrunāt, ko darīt ar tām, teiksim, ar šitiem. Jā, juridiski visu var atrunāt. Aizbrauc reāli padzīvo laukos. Reāli laukos tas notiek, ka vienkārši to sarunā, ja nevar vienkārši ienojurties mutiski un... Es domāju, ka daudz dodās gudrība. Sadalīja viņi, kas sadalījās. Es tik to vēsturi nezinu, bet tā viņš ir un... Nu jā, rezultāts fragmentēšanās jau arī viņas vairāk cieši, tad ja postīm parādās, kur vairāk tiek fragmentēs, tur vairāk tiek parādās postīm. Tas, ka mums Latvijā uz vienu mednieku ir kaut 300 hektāru, uz vienu aktīvo mednieku tā platība vēl ir lielāka. Protams. Tā ir nenormāla platība. Vācijā, teiksim, iecirkņa lielums ir 300. Tur jau tā grūti pateikt, cik ir tāds, kurš ir saistīts ar lauksaimniecību, jo tiem ļoti daudz jau tomēr meži aizņem un tiem valsts mežiem, tie postījumi, viņš tik lielā blīvumā, tas mežs nevar tik daudz izturēt tos zvērs un vienkārši, ja viņiem nav kur aiziet, viņi tur tik daudz vienkārši nedzīvo. Tā viņi meklē. Es jau viņu ierēķināju, jau ierēķināju, ka te redzēt, bet tur, kur jūs redzēt mietiņus, ja, tur tālākās platības visur aplikts ir ar elektriskiem ganiem. Ko nozīmē, bet viss tanī pusē, aiz to mežiņu, viss, ka brauksiet ārā, varēsiet redzēt, elektriskie gani sarauti, noēs, tāpat kā šī.
Viņš traucētu, tad viņš īsti atpakaļ, viņš ir senāk. Lai viņi neizēs, lai viņš saglabātos, centos mazlietiņ vēlāk iesēt un uzdēja vēl iekšā, lai viņš nedzen augšā augumu, lai viņš paliek zemē, to pavasarī mēs visi varam panākt atpakaļ ar slāpekli, padosim, bišķi vairāk mēs dabūsim to, ko mēs rudenī nogremdējam. Pacelt augšā, bet, nu... Es te nenolaucu. Pēdiņas te ir. Tur bija, kur jābrauc. Un tas ir apstāsts. Jā, un tas ķēra, un šitās te, kas ir ķerts, tas ir ķerts beidzamajā 12 grādu salā. Bet tas jau arī kaut kādā ziņā ražīgi. Nē, centrs jau... Kontēners Straudbriežu medības ar skrotīm. Bet, godīgi sakot, braucu, teiksim tā, un redzu to, kad neredzu medību. Šeit jau, ziniet, kāpēc tas ir? Šī vietā laid ārā. Es saku, šitas jau pandumi, zūras, zlēkas, tas ir, faktiski te ir, būs cīniski teikt, bet te ir daudz lielākas medības saimniecības tradīcijas par lauksaimniecību. Tas ir viss, tā ir tā vēstures ir bijusi. No baronā aikiem, jā, no pirmā. Tas ir divi. Un sproģikums, kurām Avotos. Tas ir dzeltenā. Nē, tas ir zemnieku saimniecība mežvīdi. Ja, un tie ir iekrāsot postījumi, nu būtībā postījumi lauki, ja tā var teikt, par ko iet runa. Un dzeltenā krāsa, tā ir mežvīdi tieši formējums. Nu, te var redzēt, nu, Raips, nu, piemēram, kā te var kaut ko normālu medību saimniecību uztaisīt, ja tur... Tā lupapdeķīs, ja tipiski. Jā, tieši tā. 35% samazinās. Uldī, pagaid vēl 2 gadus viņi, ja tā godīgi runājot, tur jau pamatā izveidosies savādāk. Īpašnieki izkristalizēsies, puse aizies zemnieki projām, pusē nebūs vieta šī tirgū. Ja? Un tad nonāks pats automātiski viņš sakārtosies. Viņš sakārtosies tādā ziņā, ka līdz ar to viņš kļūs visas tās platības. Viņš sakārtosies. Būtībā tā kustība īpašuma, tā ir tekoša. Ja? Mums pat ir grūti izsakot līdz, kas kur notiekas. Kurš pārdod, kurš nopērk, kurš sadala. Kur ir tā būtiskākā problēma, ka lai vienotos par kaut kādām vismaz, mums ir par robežām, mēs esam vienojušies. Šeit var redzēt, ka viss ir baigi. Saimniekošanas ar mednieku kolektīviem ir kaut kāda vienošanās? Nu dabīgi, ka ir. Mēs ļoti labi ar valsts mežiem mums ir noslēgt līgumu. Ne, no valsts mežiem jā, bet teiksim, platībām, jā. Ar dzelzām, ar Kandavu, ar Viesturu, Dreimanu, jā, to no tās puses, jā. Mums līgums kopēji apsaimniekošanas līgums ir līdz. Galvenais ir kooperēties vairākiem mednieku kolektīviem kopā. Bet, teiksim, tāds kaut kāds ārējās robežas jūs ārējās robežas mums ir. Mums tā teiksim, viņas ir. Ko lūdzu? Šeit kaut kā Nu, kartē nav, bet mēs katrs zinām savus platības. Katrs mēs zinām. Nav tā, kā nekas gaisā te nekarājas. Jūs necenšaties viņus tā kā kaut kā sagrupēt, jā? Jūs skatos, saprotiet, vēlāk nepaies ilgs laiks īpašam sagrupēsies, īpašam būs sagrupējušies. Ja man būs, teiksim, šī kartē, teiksim, šitā dzeltenā kartē, varbūt pēc 5-6 gadiem man būs viss kopā jau koncentrācija. Ja? Mēs jau nestāvam uz vietas, ja? Ja mēs stāvot uz vietas, tad vācieši mums būtu biks novilkuši. Un tas ir labi, ka neļaujiet vāciešiem biks vilkos. Bet valdība to sakārt. Šitie vainīgi zvēri. Šitie divi riktīgi vainīgi. Nu, saprotiet, kur vēl man ir 1000 hektāru viena aramzem, 1500 tagad. Jā, tas ir Latvijas, kas ir teikt. Nu, Straudbriežu 1000 hektāru, ka viņš man ir bijis tā, ka gadījums visu laiku. Vienā pusē, otru dienu kaut kam ar licenci jūs man iedodiet, viņš ir otrā pusē laukam pārgājis. Vienā pusē es varu šaut, ja tas ir viens medību iecirgums, tad galīgi nekāda problēma. Jums taču nedod uz to lauku licenci. Tikai uz to lauku? Nē, postījumu patiešām dos postījumu. Nu, postījumu vietā nav pat jau, ka nebūs 5 metri tālu. Bet ja jums ir postījumu 4 laukos, tad visiem 4 arī iedos.
Un atkal tā kā pret mūsu sienu. Kāpēc mūsu sienu? Nu, bet ja postījumi nav, tad nu, bet viņš kamēr jums atkal iedosiet, paies atkal nedēļu un atkal cauri. Nē, jūs tad taisat to postījumu aktu, tad jūs taisat uz visiem tiem saviem laukiem un saņemat to licenci. Tad man jāraksta iekšā, vai tur postījumi vai nav? Bet jums jau ir uz visiem. Nē, uz koncertu. Viņi iedod uz vienu lauku, uz vieniem 20 hektariem iedod. Blakus tanī dienā, kad nāk tā komisija pārbaudīt, blakus tanī dienā nākošajā laukā postījumi nav. Tikko iedod licenci, tur jau ar tie sūdzi sākās. Tikko iedod licenci, uz briedzi pārgājis ceļam otrā pusē postu. Un atkal pa jaunu atkal. Noteikti viņiem pasaka, uz kur lauki iedot licenci. Drusku vairāk runājam teorētiski. Ir tā komisija brauc skatīties. Un tur zināms procents vajag atkal. Katru dienu man jāsaka, katru dienu es teorētiski rakstīšu meža dienestam papīru. Pēc idejas jau nebūtu milzīga problēma dot uz saimniecību. Nu nebūtu milzīga problēma. Kā jūs stāviet pie tā pieturaties, tā kā ar sienu sasieties? Postījumu radīta saimniecība. Konkrēto postījumu teritoriju. Vietās, kur sastādīts valsts meža dienas paraugā. Paraugā, jā. Un kārtība, otrā rītā viņš tas briedz otrā pusē post. Un atkal paiet 3 līdz nedēļai, kamēr atkal izbrauc ārā. Briedz atkal tālāk ir. Tāpēc jau mums notiek, kāpēc mēs nevaram arī atšaut viņus tik koncentrēt. Ja es varētu aizbraukt, apskatīties, viņš ir vienā pusē noēdz man, viņš tagad aiziet uz otro pusi, vienkārši pats briedz jau var staigāt, viņam patīk staigāt. Viņš atrodas otrā pusē. Es varētu šaut otrā pusē, es nevaru šaut. Jā, bet tas jau jautājums arī par kas tad īsti ir tas postījums. Vai tas ir tas brīdis, ka briedis ir laukā, vai tomēr tas viņa izdarītais nedarbs, kas ir paliekošās? Nu, un izdarītais, tad tur atkal zināms daudzums vajag izdarītais nedarbs, un tad viens izdarītais nedarbs, otrs izdarītais nedarbs, un finišā kas ir? Ap divu lauku noest. Un nošauts briedis neviens nav. Un tam mēs tas vai nošauts ir vai nav, bet atļaujums. Mēs nonākam pie sasistās siltas. Ja mēs jau to zemāk skatāmies, tad mēs skatījāmies, ir 3 lauki, jā. Uz 3 postījumi, teiksim, jā, un citur jau tad jums nav nekāda postījuma. Šogad? Nē, iet runa par to, man ir 240 lauku. Tā, kad jūs taisat to postījumu aktu pieteikumu, jums taču nav tā, ka tikai vienā laukā ir tas. Jūs jau varat, labi, nebūs tai 24 laukos, būs 10 laukos. 10 laukos ir lauki, kur ir minimālā. Jā. Kā tu vedīs rādīt? Man jau arī, ja tas likumdošanā viņiem atļauts viens, es taču neprasīšu, draudziņi, piesit man to lauku klāt. Tas nav manā dabā, es jau nelocīšos tur, kur man nevajag locīt. Kā, uz tiem laukiem, kas ir aktā uz to arī sniegtam postijumu? Un briedz ir briež barstās. Tad dodiem vēl mēnesi klāt. Tad jums var būt tās, ka tajā zaļajā veģetācijas periodā šis te briedis nemaz tik skaitlis ir daudz nebūs, kas nāk un posta. Nē, ir diezgan daudz. Nē, tas ir tagad uz doto brīdi, saprotiet. Bet tagad, ja mēs skatāmies uz nākošo medību sezonu, kura, pieņemam tagad ir pagarināta līdz janvāra beigām, ja? Limits jums tur, varbūt tās vēl ir pēc tām sanāksmēm un uzskaitēm vēl tagad lielāks būs nekā pagājušajā gadā. Ja medījat intensīvāk, nomedījat lielāku skaitu un teorētiski, manuprāt, viņam uz nākošos 13. gada maiju, jūniju tam dzīvniekam ir jābūt skaitliski mazāk un viņam nav kam parādīties, vai es teiktu, postīju laukos. Bet redziet, tas ir tas... Un tad, ja viņš parādās, ja tomēr tā tad ir bijis tāda lieta, ka viņš parādās un nodara to postu, tad ir likumā noteiktā kārtība, kādā veidā sastādot noteikti parauga aktu, valsts meža dienests izsniedz ārpus limita un ārpus termiņiem nomedīšanas atļauju. Uz tām vietām, kur ir problēmas. Saprotiet, ir tāda lieta, ka nevar jau valsts tagad uz viena lauka ieraugot postījumu, iedot kaut kādai zināmai mistiskai teritorijai, ka tur tagad drīkstēs briedis šaut. Ārpus limita un termiņa. Tad man ir konkrēti jautājums, kā jūs pazīstat pēc sejas to briedi, kurš jums izdarīja to postījumu uz konkrētā lauka? Un vai tas ir tas pats, kurš atrodas tajā laukā, uz kuru nav šī te paraugā? Ziniet, ko es jums pateikšu vēl viens stārnā teicienu no ministrijas puses, ja? Briedim un uz pieres nav rakstīts, man atbildēja tā viens ierēdnis no jūsu kompānijas. Briedim uz pieres nav rakstīts, no kurienes viņš nāk. Es centos pierādīt, no kuras puses briež nāk. Viņš tas briedim uz pieres nav rakstīts. Un tas, ja jūs gribēsiet, es nosaucu to cilvēku. Tas laikam šoreiz uz mani neatiecās, jo es nepārstāvu funkcionāru bloku. Briedim uz pieres nav rakstīts, no kurienes viņš nāk. Jautājums ir par to, lai varbūt dosimies tālāk. Pateikt, vai ir jāgaida speciāli, kamēr izraksto licenci,
vai tas akts varētu būt par pamatu legālai nomedīšanai? Licences būs vajadzīga, ja pašreizējās likumdošanas. Vajadzīgi, jā? Jā. Tas izdrukātais papīrs. Bet divas dienas maksimums? Nu, maksimums 2 dienas. Nu, nav tā, nu nav. Bet to tad var atrisināt, ja nav, tad Labi, ja tā ir vienīgā problēma, lai 2 dienās nevarētu izdarīt, tad to mēs atrisināsim. Tas ir dienesta kompetences jautājums, un mēs ar iekšējiem normatīviem aktiem to varam pasteicināt. Bet pagaidām godīgi, bet mums jebkura cilvēka kāds aizvieto. Jo pagaidām šāds jautājums nav pacēlies, tāpēc mēs par viņu neesam domājuši. Būtu viņš pacēlies, mēs skaidrs to jautājumu risinām. Jo tā komisija postījuma akta gadījumā ir vienkārši mežzinis, īpašnieks, un ja medību tiesību lietotājs ir cits, tad vēl tas. Un viss. Cik tur nav vajadzīgi. Nu, un ko jūs tālāk risināsiet ar to civilu likumu? Tad tu teiksim, kā es varu dabūt kā amerikāņu šurpā? Nu, to šī Zemgovis ministrija un valsts meža dienas nespēs izdarīt. Viens īpašnieks, praktiski uzraksts, ka viņš apakaļ, ka viņš pārstāv, lai pievienot... Bet vai viņam nav pilnvaras? Nu, pēc pilnvaras nav viņam. Nu, nav. Man viens atrodās Vācijā un šogad tas lauks būs noēsts. Mēs taisīsim akā rudenī. Tu jau neiet runa par īpašumu pārdošanu vai kaut ko tam līdzīgi. Nu, te ir par medību tiesībām, kas varbūt bišķīt par mums... Jo viens īpašnieks man akceptē to līgumu, akceptē, ka viņš atdod tās platības. Ierakstīt medību likumā kaut ko pret civilu likumu. Nu, viņš ir pretim runā civilu likumu. Īpašnieks noslēdz līgumu ar vienu kolektīvu, otrs īpašnieks ar otru kolektīvu. Jau tā ir reālā situācija. Tad kur mums pieņem? Jā, ir līguma pamats. Ar vienu īpašnieku. Un plus vēl kāds varbūt ir šausmīgi zaļi noskaņots un teiks, ka nē, nedrīkst medīt. Bet jums jau kompjuterā parādās, ja man neparādās neviens kolektīvs, es esmu viens kolektīvs. Kompjuterā iekšā ir. Vienā pusē, otrs otrā pusē. Vēl viens jautājums, kā pašvaldība iekasē nodokļus, teiksim tā? No tiem diviem, kas ir šeit uz vienas īpašniekiem, pašreiz nemaksā atklāt? Kur tad? Nu, kā zemes nodokļu, piemēram, par to zemes platību. Es maksāju vienam īpašniekam. Jā, bet kā pašvaldība no viņiem to nodokļu saņem? Kur jau tu nekustam īpaši nodokļu daļu, tu pārskaitu uzreiz. Tas arī galīgi. Tev arī jāpārskaitu. Bet līgums jums, Sproģekums, jums līgums tur, kur tie 3 īpašnieki, ar ko jūs slēdz ar visiem 3 vai ar vienu tikai? Ar vienu. Kāpēc jūs medību līgumu, teiksim, ar viņu nerunājat? Caur viņu tos pārējos 2 dabūt rokā? Nevar dabūt rokā. Jo viens aizvod, viņi nav. Viņi nav kaut kādi ratnieki. Nu, ratnieki viņi ir. Jo jums tā garantija nekāda nav arī, ka tā sēšana ir legāla. Nē, kāpēc viņi man nogarantēja un mēs strādā. Teorētiski amerikānis varētu atbraukt un nokult. Varētu nokult. Pieteikties uz visiem maksājumiem, kādiem vien iespējamiem tālāk. Tā ir skaitā. Viņš ir juridiskais valdītājs, bet nav apsaimniekotājs. Bet ja ir tikai ar vienu īpašums jau redzēm, viņš jau ir kopīpašums, viņš nav sadalīts pa blokiem. Vienam piedara viens gabaliņš no tās zemes, otram otrs. Viņš visiem 3 īpašniekiem piedara viens zemes gabaliņš. Tad jums ar tā apsaimniekošana godīgi sakot. Tas jau nemaina to tiesību.